Kā piesaistīt partneri, kurš arī iet izaugsmes ceļu? Pati esmu dziedniece, jau garīgās un emocionālās attīstības ceļu jau gadiem, bet pēc gada pārtraukuma bez attiecībām atkal ienāk cilvēks, kuram ir negatīva domāšana. Un man kā empātam sajūta, ka mani enerģētiski velk uz leju, ierobežoja, kā saprast, vai vērts palīdzēt otram. Apsveicu, ar to visi kādreiz satiekās. Bet tad jautājums ir tāds, kāpēc tu neveici pietiekamus mērus, lai iepazītu to cilvēku, pirms jūs sākat jau nopietnas attiecības? Viens paskatīties, ja tā kā uz kādas programmas, tad viņš ienāca. Kas no tavas puses bija tā vajadzība, kuru tev vajadzēja apmierināt, un tu tā kā atļāvi viņam ienākt. Jo vēlreiz, tad bišķi vajag pamainīt, mēs nevienu negribam piesaistīt. Mēs pieaicinam. Pieaicinam mēs tad, kad mēs starojam. Ja mēs gribam piesaistīt, tu piesaistīji, burtiskā vārda nozīmē, piesaistīji uz savu vajadzību, uz ego. Un tev atnāca, jo acīm redzot, ja? Tad pajautā nākamo sev, kas man no viņa ir jāmācās? Robežas, jo no otras puses, Klau, draugs mīļais, tu esi foršs, amazing, tev var parunāt, tev šitas tur sekss labs ir, bet šitā lieta mums galīgi nedarbojās. Tad, kad es runāju par šīm lietām, no tevis nāk šitās emocijas un viss tas pārējais, tas galīgi man nedara. Man ir svarīgi, ka attiecībās ir šādi, un es nevarēšu būt ar tevi, ja mēs šito nesakārtosim. Es tā ļoti tieši pataisnoju, ja, bet pa lielam jums ir atklāti ar to cilvēku jāizrunā. Varbūt tās viņam tajā galā man tas nekas neinteresē, tu tur ar savu lietas man mierā, bet nē, es tur nē, man tas nav mans. Atklāt, izrunāt, kādas ir manas vajadzības, kādas ir tavas vajadzības. Saliekat kopā. Bet, kā es teicu, šeit darbs ir tev saprast, uz kādu vajadzību tu viņu piesaistīji. Un to pašu vajadzību vajag izdziedināt. Un tad, kad tu viņu izdziedinās, tad nākamreiz tev jāzina, kad jūs visas lietas izrunājat, pirms jūs sākat nopietnas attiecības. Jā. Īpaši pirms ir seks. Jā, attiecībās ir jāizrunā visas dinamikas iepriekš. Jo tad, līdz ko seksuālās attiecības sākās, tad ir ausis galvā. Tur vispār ko nesaprot vairāk. Enerģētiski tāds rosols. Jā. Tas par to. Piedāvājiet otram cilvēkam pastrādāt uz attiecībām kopā. Ja viņš piekrīt, ļoti labi strādājiet. Ja viņš saka, nē, man viss ir kārtībā, tad es domāju, jums atbildi skaidra. Bet jums jāsaprot, lai nākamreiz neienāk tāds pats, tev jāsaprot, kāda ir tava nuždā. Kas ir tavas šīs ego vēlmes, ko tev vajadzēja aizpildīt ar to cilvēku. Un tad tu zināsi. Kā iznest pasaulē to, ko zinu un protu? Es protu dziedināt un redzu, kā tas strādā uz draugiem. Es zinu, ka varu palīdzēt cilvēkiem, bet ir kaut kāda nesaprotama aiztura iznest sev publisku klientu piesaistēji. Vai tas var būt saistīts ar piedošanu tētim? Varētu būt saistīts, bet tā pašā laikā tas varētu būt saistīts arī ar vienkārši nedrošības sajūtu. Tad, kad mēs strādājam ar mastermindā, kas tieši ir izaugsmes jomas profesionāļiem, respektīvi 3 mēnešu process, kā izveidot savu biznesu, tur ļoti daudz nāk ārā. Īpaši es zinu, strādājot ar elpošanas pasniedzējiem, kuri iet šo mastermind ceļu. Un nāk ārā basics, nāk sāpināts iekšējais bērns, nedrošība. Ja es būšu redzams, tad ar mani vai nu sodīs, vai nu mani apspiedīs, jo kā bērns es biju skaļš, un skaļos bērnus visus noklušina. Ja? Un tāpēc tas bērns izaug, un viņš tagad es vairs nebūšu skaļš, lai mani atkal nesāpina noklusījot. Ja? Un tas ir viens no paterniem, kas nāca ārā daudziem cilvēkiem. Jā, ar tēti vēl ir, tā ir realizācija, jāpaskatās, bet arī māte, matērija, ja? Jo galu galā nav drošības sajūta, jo kāpēc tu sev atturi? Un vēl arī otrs ir, tev no kā ir bailes. Bailes, ka aprunās, ka nosodīs, bailes, ka tev challengeos. Es zinu, vienā brīdī es, piemēram, atturējos izteikties, jo man bija bailes, ka mani izaicinās un challengeos nāks lielie soļi un tur, ko tu te stāsti, kaut kādus te pasakas te. Tur visādi tādi sviesti, un es to negribēju saskarties sociālos tīklos ar tām negācijām, un es negāju publiski tāpēc. Tev jāsaprot, kur ir tava auditorija, un tajā brīdī, kad es sapratu, ar kuru auditoriju es strādāju un es runāju, tu vienkārši ieliec tādu programmu, un tev neraksta, man arī neraksta. Man arī neraksta tādi, jo man ir statements iekšējs. Man ir tāds, ka, un tu vari rakstīt, ko tu gribi, no tā nav atkarīgs, vai es darīšu savu darbu. Bet te ir bailes par to, ka iespējams, es iznākšu ārā un tad es saskaršos ar kaut kādu kritiku. Un ja mani kritizēs, varbūt tās man kaut kādā daļā atmaskos par kaut ko es negribu, lai citi cilvēki zina.
Tur ļoti dziļi jāpaskatās, ja, jo, ja tu esi tēmā kā dziedniece, tad tu noteikti varētu paiet iekšā un paskatīties, kas tad ir tās patiesās bailes, kāpēc tu neiznes ārā, un tur būs daudz atbildes, kas nāks.